Labs rīts jūs mājās, labs rīts no Lietuvas, no Klaipēdas. Vakar ierados šeit, lai piedalītos tagad vairākas dienas valdes sēdēs, kas mums šeit ir vietējā universitātē. Privātā skola tā ir 90. gados dibināta, un es esmu viens no pirmajiem absolventiem, pirmiem gadi, kas to beidza, un tagad jau vairāk kā 35 gadus tā skola darbojās, un šobrīd šeit mācās vairāk kā 50 dažādas nācijas un tautas. Tas tā ir interesanti. Tajā laikā mēs 90. gadu vidū mēs bijām, man liekas, sākām kā 2 latvieši, tad kaut kādā brīdī mēs bijām, man liekas, 11. Un tas jau likās, wow, cik daudz tie to ārzemnieki ir atbraukuši. Tagad lietuvieši, man liekas, ir labi 11% vietējie, un tad vispārējie no dažādām pasaules valstīm. Diezgan interesants projekts ir izdevies, un tas tāds labs arī treniņš man piedalīties, sapulcēs kopā ar cilvēkiem, kas dzīvē daudz sasnieguši un turpina vēl būt dažādos darbos un tas tā, un vērot to viņu domāšanas veidu un skatīties, kā viņi skatās uz perspektīvēm un redzēt to, ka ar visu to lielo naudu un visiem lieliem sasniegumiem cilvēki joprojām ir cilvēki un joprojām ir dažādas perspektīvas un viedokļi, un ka tas nav tikai vienota doma un viens veids, kā tikai uzkāpt virsotnē, bet kad ir dažādi šie te pieredzes momenti bijuši, un kā tagad nesen vienā raidījumā dzirdēju, kad uzņēmēji mēs bieži vien dalamies ar saviem, tad, kad kaut kas sasniegts, mēs dalamies ar saviem cipariem, kas mums palīdz, kas bija tie winning numbers mūsu loterijā, ja tā varētu teikt, biznesa loterijā, kad mēs tāda lieta bija tāda, mēs darījām, to savu uzvaras formulu, bet nianses jau ir tādi, ka apstākļi ir mainījušies, un viņi visu laiku turpina mainīties, un bieži vien ar tieši to pašu gājienu, ko mēs esam darījuši un to secību, ja mēs darītu otrais, mēs nesasniegtu tādu rezultātu. Tā arī mēdz būt. Jo, protams, ka apstākļi mainījušies, tirgus pamainījies ir, bet fundamentāli joprojām ir lietas, kas darbojās it visā, un tās fundamentālās lietas nedrīkst aizmirst. Tas ir tas, kas var pamainīties. Sociālais mēdījis, kurš varbūt rulē vairāk, bija laiks, ka tikai vienīgi Facebooks rulēja. Tā bija jēgpilnākais. Tad atkal bija auditorijas, kurās pēc tam ilgu laiku tikai vienīgi Instagrams. Tagad ir auditorijas, kurās tieši TikToks visvairāk. Un ir atkal auditorijas, kur apakaļ Facebooks ir, un tad ir LinkedIn, un tad ir vēl citi sociāli mēdī. Tad bija laiks, kad ar smukām bildītēm varēja ļoti tālu tikt, tagad ir laiks, kad mēs dzīvojam video laikmetā. Bija laiks, moments, un joprojām tāpat laikā ir nišas, kuras vislabāk var aizsniegt ar blogu. Dažādi veidi, un tas ir tāds, kas iet un mainās, bet tās fundamentālās lietas, viņas paliek. Un šodien ir pēdējā diena, ka man ir 49 gadi, un rītā man paliek 50. Teikšu godīgi, tas cipars ir diezgan interesants. Pirmo reizi es jūtu, kad, tie nav vairs ne 20, kad tu tā, super, tagad tu esi liels džeks, ne 30, kad tev liekas, es vairs neesmu 20 gadnieks, ne 40, kad tu saprot, super, tāds brieduma moments, labs. 50 ir citādāk. Tas cipars norezonē savādāk. Un šodien un rīt, tad 2 man galvā vēlreiz atkārtošu, kas ir mani. Man ir 2 slepeni ieroči. Tā ir moderni teikt mārketinga kontekstā, lai pievērstam uzmanību, bet pilnīgi godīgi liekot roku uz sirds par to, ka atskatoties apakaļ uz lietām, man ir laba izglītība bijusi, un man tas ir savā laikā palīdzējis tieši tās zināšanas, ne tik ļoti tas papīrs. Un papīrs, jo tā godīgi sakot, nav nozīmīgs gandrīz vai neko. Bet tieši zināšanas, kuras es ieguvu, un prasmes, kuras es ieguvu. 90. gados, sākot mācīties šeit amerikāņu skolā, pie amerikāņu pasniedzējiem, un tas bija kaut kas tāds, kur tas tā pasaules redzējums un lietas, kā dara lietas. Tas bija kaut kas īpašs, un
to es varēju nokopēt, pārņemt, atvest atpakaļ, ieviest savā uzņēmējdarbībā, un tas ļoti, ļoti palīdzēja. Un pēc tam arī, protams, tās pašas angļu valodas prasmes, arī tas ļoti, ļoti, ļoti palīdzēja, un vēl es esmu bijis angļu valodas skolotājs, vadījis angļu valodas skolu, jo šis ir 30. gads. Otrajā kursā, kad es mācījos, es viņu nodibināju, pirmajā kursā. Jo pirmajā kursā, kad es mācījos, tad es jau sāku arī paralēli strādāt pa sestdienām, pa sestdienām toreiz. Un tad tas ir tāds, jā, tas man ir bijis, pēc tam arī man ir bijuši dažādi labi kontakti, kurus es ar laiku esmu izveidojis. Godīgi atzīšos, man nebija pašā karjeras sākumā baigais blats. 90. gadu vidū man tas bija tāds vairāk ilgais ceļš kāpās vienītī, jo labi, man vecāki, viņi bija uzņēmēji, bet arī pāris gadus tikai iepriekš uzsākuši uzņēmēju darbību, tā kā tur baigākie blati nebija izveidojušies. Maniem bērniem ir blats. Viņi dažkārt var redzēt, ka viņi kaut kur izsitās uz priekšu dzīvē vai iegūst kaut kādas pagrieziena momentus, pateicoties, ka viņi vecāki ir izveidojuši kaut kādas attiecības. Bet, cicamākais man jaunieši, man nezinu, kas ir vārds blats. Nemācētu paskaidrot. Bet šī rītā par vienu no maniem milzīgiem blatiem, kas man ir bijis, un izrāvienu momentiem slepenais ierocis, tas ir bijušas mans attiecības ar Dievu. Un es saprotu, ka mūsdienu laikmetā tas nav seksīgi par to runāt, un tas nav, es pat nezinu, kādā kategorijā tagad to saliek, bet es zinu savu pieredzi, un es varētu apsēsties un stundām stāstīt par to, ko es esmu piedzīvojis, tikai tāpēc, ka es esmu sastapies ar savu radītāju. Un tā privilēģija mums ir tā, ka tas nav tikai vienīgi tiem, kam ir bakalaura grāds vai maģistra grāds, bet tas ir ikvienam iespējams. Un tas ceļš, ko Dievs mums dāvā caur Jēzus Kristu, tas ir tiešām fantastisks. Un jā, es saprotu, ka man pieminot šādas te vārds daudziem ir kaut kāda aizsprieduma pret reliģiskām lietām, bet es mudinātu ieklausīties sevī. Ieklausīties sevī un paskatīties, kas ir tie jautājumi, uz kuriem tu meklē dzīves atbildi, un paklausīties, kas ir tas, vai tas ceļš, ko tu ej, nav bijis pārāk vientuļš. Un jā, uzņēmējdarbība joprojām ir solo karjera. Ja? Mēs neejam rokās sadavušies, šis nav komandu sports. Uzņēmējdarbība savā, un arī vispār būt profesionālim savā jomā, tas nav brauciens autobusā kopā ar faniem. Tas ir diezgan iešana vienītī, lēmumu pieņemšana, domāšana, izvērtēšana. Tas ir daudz, kur iešana pret straumi. Un lēmumu pieņemšana, tas nav tāds baigais komandu sports un ar visiem baloniem un visādām, līdz nākošām lietām. Nē, tas ir diezgan darbošanās vienam pašam. Jā, protams, kaut kādā brīdī tev ir komandas, kas tev palīdz kaut ko īstenot, bet pie virpes tu stāv visbiežāk pie tās lēmuma virpes, pie stūras, jo nesēž 16 šoferi. Bet tāpat laikā tam ceļam nav jābūt pārāk vientuļam. Un ja es atskatos atpakaļ, piemēram, un es tiešām iesaku palasīt. Es iesaku palasīt kaut vai ar tām pašām salmām pamācībām. Ja tev ir kaut kāda aizsprieduma bijuši pret dievvārdu, pret to, kas, pret reliģiju kā tādu, pret attieci. Un saprot, šī nav pat reliģija. Tas ir vārds, kur mēs lietojam, lai kaut kā izskaidrotu to. Bet mans personīgais ceļš bija ļoti vienkāršs. Es 90. gadu vidū, man bija labs draugs, ar kur mēs kopā tusējām. Viņš bija skaters, un man bija funkcijas. Vai nu viņš ir galīgi galvas asits, viņš bija Latvijas čempions, slalomā disciplīnā skateboardā. Un man bija tāda funkcijas, vai nu viņš točni galvas asits, vai nu tur kaut kas ir. Un es vienkārši intereses pēc aizgāju uz baznīcu paklausīties, par ko tu runā. Un man bija tāda pārliecība iekšējā bijusi par to, ka kaut kas ir vairāk nekā tikai vienkārši mēs te
amēbis, saproties, sasitāmies miljoniem gadu kontekstā kopā un beigās izveidojās cilvēks. Tas, ar citu, ir vienkārši viens no argumentiem, par ko es pie sevis citreiz domāju. Es domāju, ka tu redzi, ka no sievietes iznāk vēl viens cilvēciņš un domāt, ka šūnu līmenī tas ir bijis iespējams sasisties tik daudz reižu kopā un attīstīties tā, lai vienkārši, tur pavisam citu līmeņu ticību vajag, ja? Un tie, kas, sev piedēvēja pie evolūcijas pārstāvjiem, man liekas, next level pārliecība tā ir. Tas jau ir nākamais līmenis. Redzot to, cik tas viss ir filigrāns, cik viss kaut kas cik maz vajag, lai tas viss aiziet dēlē un vispār nedarbotos nekas, ja? Un redzot to, kā cilvēks vispār, kā viņas visas funkcija, ja? Kā mēs esam izveidoti, un domāt, ka tas vienkārši ir by accident sasities kopā. Good luck. Lai man būtu jāiemācīties pie jums tādā gadījumā. Bet, kam ir tāda pārliecība dzīves, jā, bet es redzu, ka tam ir inteliģents dizains, un arī tajā laikā, nākot arī kaut vai no padomju gadiem, man bija pārliecība par to, ka kaut kas ir vairāk. Un īsā stāsta versija bija tas, kad toreiz baznīcā esot kaut kādā jauniešu vakarā, viņi saka, Dieva vārds saka, Bībele saka, tas stāsts ir izstāstīts par to, ka mēs esam inteliģenti radīgi, mēs neesam nejaušība. Un kad ir iespēja sastapties ar savu radītāju arī šī dzīvē un izveidot šīs te attiecības. Un ka tas ir mums kļūs iespējams caur Jēzu Kristu. Okay? Man bija tāds funktieris tajā vakarā, es atceros, man nav uz kašķi, es nevaru pierādīt to, ka Jēzus Kristus nomira par tām mūsu grēkiem pirms 2000 gadiem. Es tur nebiju, tu tur nebija, bet labi ir. So be it. Lai tiek. Viņš saka, veids, kā tu nodibini atpakaļ attiecības ar savu radītāju, ir tas, ka līdzīgi kā tu aizejot projām, no mājām, ja, jo iedzinoties vai vēstīt dziļāk, pamatā jau ir tas, kad kā cilvēkiem mums bija vajadzīgs tilts, šis te pārējais, gluži pārējais posms, bet tas tilts uz to, kad mēs varam būt attiecībās ar Dievu. Un Bībelē mēs lasam par to, ka, jā, ik viens mēs esam kaut kādā mērā dzīvē darījuši lietas nepareizi, un par to pienākās sots. Ir sekas. Un, paldies Dievam, ir tas, ka Dievs skatoties un meklējot veidu, kādā viņš var atjaunot attiecības ar mums, viņš sūtīja savu dēlu, lai Jēzus Kristus nomira par mūsu grēkiem. Es neiešu dziļāk evaņģēlija vēstī, bet man personīgi liekas, ka mēs nedzīvojam vairāk pilnīgi zem akmens, un šis viss ir dzirdēts, un cilvēki ir bijuši uz baznīcām un kaut ko klausījušies. Un ja tev joprojām nav skaidrs, tu drīkst man uzrakstīt, un es tev aizsūtīšu daudz detalizētāku izklāstu par šo te visu, bet tajā vakarā, tajā jauniešu vakarā, es teicu, kas būtu jādara, ja tu atgriezies mājās, un kur tu zini, ka ar kaut kādu lēmumu vadot dzīvi pēc saviem ieskatiem, priekšstatiem, ka tu esi kaut kur novirzījies nost bijis. Un, kas būtu jāsāk? Būtu jāsāk ar vienkārši atvainošanos un lūgt piedošanu par to, ka, hei, es zinu to, ka es esmu līdz šim vadījis savu dzīvi kā pagadās, bet es saprotu to, ka no savas puses debes tēvs ir centies mums dot to tiltu, un tas tilts ir caur Jēzu Kristu un viņu upuri pie krusta. Tad es pieņemu tavu šo te dāvanu, un es gribu arī tālāk iet un vadīt savu dzīvi pēc tā oriģinālā. Es gribu uzzināt, kas tas tāds ir, tas oriģinālais priekšraksts, ar kur es varu iet un saprast to, kam es esmu radīts, kas ir tās dāvanas, kas ir tas lielais funktieris arī manai dzīvē. Un tā bija vienkārši lūkšana. Un es atceros, es gāju mājās, zem nenodrebēja, zibeņi nebija, eņģeļus neredzēja, baznīcā bija pāris smukas meitenes, tas arī bija viss, ko es atceros. Bet ko es vēl atceros, ka es gāju mājās tieši tajā vakarā, es pat atceros to konkrēto vietu, kur es netālu no savām mājām, kur man vecāki dzīvoja. Man bija tāda sajūta, ka pēkšņi tieši tajā debesu jumā kāds ir atvēris logu un paskatījies un pateicis uz leju, hei, čau! Un es vairāk neesmu viens. Jo pirms tam tā sajūta, kas man bija, es nebiju vientuļš. Es biju ļoti sabiedrisks cilvēks, bet es jutos viens.
Un kopš tās dienas es vairs nekad neesmu jūties viens. Un pēc tam, studējot arī, piemēram, tās pašas Salmana pamācības, tā ir viena no 66 Bībeles grāmatām. Psalmi, pamācības, visas būtībā gudrības grāmatas. Un iepazīstot Dieva balsi. Dievs runā, viņš nestāv klusu. Es nepārspīlēšu, ja es teiktu, ka man tā privilēģija dzirdēt un būt Dievu vadītiem, nevis savu prātu tikai vadītiem, vai kaut kādu ārēju apstākļu vadītiem, bet ka tev ir kaut kas tāds, kas uz tevi runā, kas nav šī brīža vēja pūtiens. Tā man ir iknedēļas prakse. Līdz pat tam, kad kādai cenai ir jābūt, piemēram, tam un tam klientam vai tādam un tādam projektam. Bet sākot pat no kaut kādiem fundamentāliem principiem par to, kā cilvēks pieņem darbā, kā attiekties pret saviem darbiniekiem, kā veidot komandu, cik lielai slodzei būt komandā, pieņemsim, darbiniekiem, cik lielai nebūt. Pieņemsim, tik praktiskas lietas. Es to neesmu izzīdis no pirksta, es to esmu mācījies, pieņemsim, no tām pašām Salmana pamācībām. Tas ir bijis reāli mans slepenais upurs. Nevis upurs, bet ierocis. Tas ir bijis mans slepenais ierocis, un var, protams, to norakstīt, un šī brīdī, iespējams, kāds jau pie sevis debatē to, vai slēgt ārā vai neslēgt ārā šito video, bet es tev godīgi pasaku, man nav bijuši blati, es neesmu vinnējis loterijā, es sāku kā angļu valodas skolotājs pirms 30 gadiem, bet tas, ko es esmu varējis piedzīvot savā dzīvē, man patīk tas angliskais, is nothing short of miraculous. Tas ir vienkārši brīnumaini, vienkārši crazy, ka es paskatos, ka man ir ģimene, man ir 4 bērni, man ir uzņēmumi, ar kuriem mēs esam darbojušies no Liepājas līdz pat Kaitējai Jaunzēlandē, tālāk nevar laikam aizbraukt no Latvijas, Nigērijā, Dienvidāfrikā, Kanādā, no 11 valsts pasaulē mēs esam darbojušies vienkārši cilvēki bez kaut kāda, un es neesmu ne Porziņš, un es neesmu arī Einsteins, kas būtu kaut ko jau šobrīd izgudrojis tādu, ka, tas skaidrs saproties, un es neesmu Adele, jā, kas saproties, man tā dziedāt, es būtībā esmu, jā, centīgs cilvēks, darbīgs, bet nekas, kaut kas tāds, kas ir ārpus absolūtākās normas talants. Ja, piemēram, tā kā Porziņš, ja, par Kristapu runāja jau tad, kad viņš jau maziņš bija, Liepājā vēl trenējās, ja, kad ir džeks, kuram ir, viņš devis saproties talantu. Un, protams, talants viens neko nenozīmē, viņš arī pie tā strādāja un darbojās, un arī mēs esam darbojušies un strādājuši, bet tas, kas mums, un tie, kas arī pie mums ir ciemojušies un redzējuši arī to, kur mēs dzīvojam un kādi tie apstākļi, kas mums ir doti dzīvē, es to nekādīgi nevaru piedēvēt tikai savam darbam, ko es esmu varējis izdarīt, kur mēs esmu baigais malacītis, man ir bijis baigā lāpst un es esmu baigi mācējis rakt. Nē, mēs esam rakuši, jā, mums ir bijis lāpst, bet mēs esam bieži vien vadīti bijuši, kur un kā iet darīt kaut kādas lietas. Un labā ziņa ir tā, ka tas ir pieejams ikvienam. Tā nav privilēģija tikai vienīgi liepājniekiem un tikai Andriem Lankām. Nē, šī ekstra ir pieejama ikvienam cilvēkam. Jo mēs visi esam inteliģenti radīti. Pats galvenais ir zināt to taciņu un to ceļu līdz savam radītājiem, līdz tam, tai balsī, kur tad tev var vadīt. Ja? Un tas ir fantastiski, ka tāda iespēja ir. Un ja tev tā joma ir sveša par to, kā atjaunot attiecības ar savu radītāju, es tev iesaku painteresēties par to. Un kā jau minēju, ja tev tas interesē, var uzrakstīt man message, un es tev aizsūtīšu daudz garāku video, kur es izklāstu daudz detalizāk to, kas visam ir pamatā un kā tas pareizi notiek un praktiski. Un tā tad būs pēc tam tavs lēmums un tavs ceļš tālāk. Bet, ja tam vēl tu neesi gatavs, tad vienīgais, ko es tev varu ieteikt, ir ņem un studē šīs te Salmana pamācības,
šīs te bībeles grāmatas, kuras ir ļoti praktiski sarakstītas, ka tā ir tāda vairākas viņas ir kopā, tad atsevišķi sadaļas saucās gudrības grāmatas, psalmi, psalmu pamācības, psalmu mācītājs, nu, tur ir dažādas, vairākas viņas ir, un tajās ir ļoti praktiski padomi. Mans ieteikums personīgi ir nelasīt viņas latviešu valodā, jo tur vietām ir diezgan saputrojies tulkojums, bet lasīt šīs grāmatas krievu, ir tāds krievu sinodālais tulkojums vai vienkāršākais, piemēram, angļu valodā tāds ļoti vienkārši, bet labi saprotams, ir tāds NIV, New International Version tulkojums. Angļu valodā ļoti daudz to tulkojumu Bībelē, bet NIV viņš ir tāds ļoti viegli saprotams un mūsdienu valodā sarakstīts. Un lasīt un klausīties. Un otra versija pirms vairākām nedēļām es palaidu tautās šo te projektu lēmumi, kurā es esmu apkopojis 50 lietas. Viņas ir vairāk, bet pirmās 50 lietas, kontekstā ar to, ka man 50 gadu šogad, tad es arī tās 50 lietas, 50 padomus no praktiskas lietas, kuras ņemt vērā, kuras es esmu ņēmis vērā, vadoties no manām studijām, kad es esmu studējis šīs te pašas salmām pamācības un psalmus, un tu vari piekļūt šim te mācību materiālam. Jā, viņš ir dārgs, jo tas ir ziedojums, viņš mūsu mājaslapā prātrītrosme.lv viņš ir redzams, bet viņu nevar iegādāties mūsu mājaslapā šo te lēmumi, bet viņi ir jāiet uz šo te labdarības organizāciju Tabitas sirds, un tur ir jānoziedo 300 eiro. Ir divas versijas, viņš ir pieejams bez maksas, ņem un studē pats. Bībeli pieejama, klikšķini internetā, visi iespējamie tulkojumi ir pieejami. Ņem un studē pats, bet ja tu gribi dzirdēt manu komentāru un manu pieredzes izklāst par to konkrēto pantu vai konkrēto atziņas graudu un kā es esmu viņu licis lietā, tad tev ir jāiet mājaslāpa ir tabitasirds.lv, tur ir viņiem ziedojuma konts, tu noziedo 300 eiro, un pēc tam man šī organizācijas vadītāja padod ziņu, ka tāds un tāds cilvēks ir noziedojis 300 eiro, un tad es ar tevi sazināšos un nosūtīšu piekļūs šim te, viņš ir audio kurs, kurā es izklāstu šīs te manas atziņas, šos te soļus, un kā tas ir mainījis, un kā es esmu pakļāvis savu dzīvi, vai savu biznesu, vai savus lēmumus kaut kam ārējam, kas nav nācis no manis pašas, kā es sēdēju, man uzklīt ābols uz galvu un es izfunktierēju. Nē, es lasīju, man konkrēta lieta uzrunāja, un tad es esmu rīkojies attiecīgi. Un tie ir 50 tādi lēmumi, un tu varēsi klausīties un likt praksē, un viņi nav gari, tās ir 10, 8 līdz 11 minūtes. Katrs no viņiem tā, lai noklausīties, braucot uz darbu, vai vienkārši no rīta mostoties, dzerot kafiju, un tev ir kaut kas tāds, kas nav ziņās, kas nav šī brīža, kā es teicu, vēja pūtiens, bet kaut kas tāds, kas tev var nākt līdzi, un tas ir laika pārbaudīts variants. Tad kopsavilkumā manā 49 gadu praksē ir tiešām bijuši vairākas lietas, kas man ir baigāko izrāvienu devušas. Sadarboties ar vienu no maniem biznesa mentoriem, Deniju Džonsonu, tā bija mega 10 gadu, mēs tikām ārā no parādiem, balstoties no tā, ko viņi mācīja. Kā ar finansēm rīkoties, mēs nopelnījām, kā uzņēmums, mēs pirmoreiz pārkāpām 1 miljonu apgrozījumam pāri, un valodas skolai no Liepājas tas ir liels cipars. Un pateicoties viņai, es izbraukāju arī visu pasauli, bet arī viņa man mācīja to, kā viņa savu dzīvi bija vadījusi, balstījusi uz šiem te principiem, kas nāk no Bībeles. Un arī viņa bija piedzīvojusi to, ka Dievs var uz viņu runāt un rādīt to ceļu un atklāt to dizainu, kas viņas dzīvē ir paredzēts un kam viņi ir radīti, un viņi to varētu piepildīt visspēcīgāk. Jā, man ir bijuši mega izrāvieni. Arī, kā es pieminēju, izglītību, prasmes, pareizāk. Bet man ir bijis arī vēl viens, un šis ir tas slepenais knifiņš, ar kuru es esmu varējis
nemuļļāties uz vietas, bet iet un darīt un trāpīt desmitniekā daudz biežāk, nekā es to varbūt būtu pelnījis. Nu, tas ir tāds. Tā ir mana personīgā pieredze. Man viņu nekādīgi nevar atņemt. Es tiešām varētu stundām stāstīt par to, kā Dievs ir runājis, un līdz pat tam, kādu māju man, kurā māju mēs dzīvojam šobrīd, ja, kas mums ir dot, kā mēs līdz viņai tikām, un tas nebija skatoties SSA. Un tie, kas nezin, man ir 600 kvadrātmetru māja, kurā agrāk dzīvoja 10 ģimenes, un es viņu dabūju pa 600 latiem savā laikā, un tas ir mega stāsts, kā mēs gājāmies ar Kunitu kopā, apsēdāmies, mēs lūdzām Dievu, un bija 3 rakstvietas, kas mūs uzrunāja, un pēc tām rakstvietām arī mēs vadījāmies. Un tā ir realitāte, tas nav izzīsts, tas nav safabricēts, tas nav izdomāts, tas ir reāli. Es nekad tādu māju nebūtu pircis. Bet Dievs zināja to, ka mūsu nākotnē stāv priekšā tas, ka mums ir jāuzaicina cilvēki, ka mums ir jāpalīdz komūnai veidoties, un ka tam būs vajadzīgas lielas telpas. Ja? Un tāpēc arī mēs tikām pie tāda īpašuma, tāpēc kaut gan tajā laikā es pat nezināju, kā es viņu atjaunošu. Bet Dievs zināja to, kas būs aiz tā viss, kad man ienākumi palielināsies, un tas nebija mana kaut kāda baigākā tālredzība vai vēl kaut kas, ne, tas bija reāli ārējs padoms, pēc kura mēs vadījāmies, un tas ir tikai viens piemērs. Ja? Un tur būtu daudz ko dziļāk stāstīt un detalizētāk, bet es novēlu ikvienam no jums piedzīvot to, ka tev nav pašam jākuļās pa dzīvu vienītī, bet ka tev ir dievišķs padoms tavā dzīvē, pēc kur tu vari iet un vadīties. Un jā, dažreiz viņš nav patīkams un tāds, kas glauda pa spalvai šķietam, bet pēc kaut kāda laika atskatoties, tu redzi, ka labi vien bija, ka es paklausīju. Kaut gan negribējās vai... Un es novēlu no visas savas sirds. Un šis ir, tad šodien tas ir viens no tādiem pamat. Man 49 gadu pēdējās dienas, ja, 49 gadu vecumā izskaņā, es gribēju arī vēlreiz tā godīgi atgādināt to, kas tad ir man panākumu pamatā. Un ka tas ir pieejams ikvienam. Daudz nevar atgriezties atpakaļ 90. un iegūt kaut kādas prasmes. Jā, nevar. Un daudz nevar aiziet, piemēram, tagad mācīties kaut kādā augstskolā, pastumt visu dzīvi malā. Bet šo lietu, attiecības ar savu radītāju un dzirdēt no viņa, tas pieejams ir arī vienalga kādā vecumā tu esi, vienalga, kur to atrodies, kaut vai mežu vidū, tās lietas ir pieejamas. Un to gan es novēlu. Un es atstāju tikai tādā teorijā un mistikā, bet ir reālās attiecībās. Ja tu interesē vairāk, droši raksti studija@prātrītrosme.lv, un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai tev palīdzētu saprast šo te procesu un lietas un nianses. Bet tiem, kas jūs esat jau kaut kādā brīdī un savā dzīvē esat piedzīvojuši, turpiniet rakt, turpiniet klausīties, turpiniet paņemt nost visus trokšņus, turpiniet ieviest disciplīnu un režīmu, kurā jūs pakļaut sev un ieklausties tajā, ko Dievs saka, jo trokšņi ir entākie apkārt, bet mums ir vajadzīgs tas mūsu dzīvē, lai mēs sasniegtu tiešām liels rezultāts. Mums ir vajadzīgs viss iespējamais arsenāls, ar kur darboties, un šis ir viens no ieročiem un knifiņiem, ar kur jūs tiksiet vis tālāk. Lai jaudīgi šī diena, ejam daram un tiekamies rīt.